Pēc 2 novembriem normāla decembra vietā Latvijā iestājusies kaut nepastāvīga, tomēr ziema. Kā stāties tai pretīm stāsta drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks. Tur ir vairākas ļoti svarīgas sastāvdaļas. Pirmā sastāvdaļa, protams, ir pati tehnika. Tad, ja mēs runājam par pašu tehniku, tad kā sagatavot un kam pievērst uzmanību savam automobīlim pirms iestājas ziema. Pirms, nevis ziemā. Jā, tas arī ļoti svarīgi. Diemžēl ziema jau ir klāta, tāpēc pirmajai sagatavošanās fāzei sezonai atbilstošām riepām jau jābūt paveiktai. Tātad ziemas riepas, ja mēs liekam jaunas, lieliski. Ja mēs liekam savas esošās, bijušās lietotās labi, bet ir jāpaprasa kādam speciālistam, ja paši neorientējamies, vai viņas vēl var lietot vai nevar lietot. Un skaidrs, ka jo labāk ir šī ziemas riepa, jo labāk ir šī saķeri, ja, kā mēs vienmēr runājam. 4 plaukstas lieluma saķers punkti mašīnai ir. Ja. Nākamais ir, protams, redzamība. Ja. Kā mēs vispār redzam un kā mūs redz. Tātad visi lukturi, visas lampiņas mašīnai jābūt darba kārtībā, noregulētām, lai neapžilbinam arī citus, lai neiet stari kaut kur, nezinu, vāvers apgaismot mežā, ja, bet lai mēs tiešām redzam, kur mēs braucam. Ja. Redzamību no vadītāja vietas var traucēt kā ārēji, tā iekšēji faktori. Sāksim ar pirmajiem. Ja mēs runājam par redzamību no ārpuses, tas nozīmē, ka tas ir sniegs, tas ir ledus. Tad sagatavojam automobīli. Ja? Notīram kārtīgi no sniega, notīram no ledus, lai mēs redzam, lai mēs droši varam braukt. Bet pirms tam jāpārliecinās, ka stikli ir tīri arī no iekšpuses. Bieži vien, ko mēs palaižam garām, ir šī paaugstināta logu aizsvīšana no iekšpuses, kas bieži vien ir tikai elementāra iemesla dēļ, kas ir salona gaisa filtrs. Kādas ir galvenās satiksmes izmaiņas ziemā? Satiksme būs lēnāka, satiksme būs intensīvāka, satiksme būs neprognozējamāka. Jā, mēs vienmēr sakām droši braukšanas skolā, ka vienkārši iedodiet sev un citiem vairāk laika. Tātad agrāk pamostamies, paskatāmies laika prognozi, paskatāmies, ka ir sasniedz, tad vismaz minūtes 5-10 vajadzēs, kamēr sagatavosim automašīnu, notīrīsim no sniega un ledus. Nākamā sastāvdaļa, protams, ir tā, ko mēs vispār spējam ar to automobīlu izdarīt. Vai mēs esam drošs autovadītājs, vai mēs zinām, kā rīkoties vispār ar automobīlu tajos brīžos, kad ir noticis kaut kas. Piemēram, ja mēs braucam, visi kārtībā un pēkšņi mēs jūtam, ka stūra vieglāk tā kā drusciņi palikusi. Visdrīzākais, ka saķeri ir palikusi sliktāk. Ja? To var pavisam tā kā ļoti labi just. Tad, ja mums nav priekšā aizmugurē vai vēl kaut kur automašīnas, mēs varam drusciņi uzbremzēt, ja? Saprast, vai slīd vai neslīd. Kuras vietas ziemas apstākļos pilsētā ir braukšanai bīstamākās? Gāja pārējais, krustojumi, izbraukšanas no ielām. Ja? Tad, respektīvi, visas vietas, kur mašīnas tā kā apstājās un tad pātrinās. Ziemas pustumsā nodibināt acu kontaktu starp vadītāju un gājēju ir gandrīz neiespējami, un attiecīgi ir grūti uzminēt, ko tad kurš nākamajā brīdī darīs. Ir viena cita lieta, preventīva, ko kājām gājējs var izdarīt, lai viņš tomēr varētu tikt pamanīts. Tas ir drusciņ košāks apģērbs vai kāds astarojošs elements. Vai ziemā satiksme kā tāda kļūst nervozāka? Tā, kad laikapstākļi ir ideāli, mums jau vienmēr rodās ik pa laikam konflikti, kas tur lēni brauc, kas pa ātru brauc un tā tālāk. Tikko kā laikapstākļi ir sarežģītāki un braukšanas apstākļi ir sarežģītāki, tā atšķirība starp cilvēkiem, kuri māk braukt un nemāk braukt vai slikti brauc, ir vēl lielāka. Paplašināt savas braukšanas iemaņas var tik labi individuāli, kā arī drošas braukšanas nodarbībās. Lai gūtu pirmos panākumus, nebūtu nav vajadzīgas dienas vai nedēļas. Es teiktu, ka mēs faktiski jau pirmajās 45 minūtēs no tā, ka mēs lēnām un bailīgi braucām pa sniedziņu, beigās jau braucām ar vieglām sānslīdēm un tādā ziņā, ka nevis provocētām sānslīdēm, bet tikām galā ar priekšas izslīdēšanu, tikām galā ar aizmugures izslīdēšanu. Tehniski labs jautājums ir, kāds piedziņas veids ziemā ir drošāks? Es teiktu, ka ar lielu atrāvienu, ja mēs runājam par ziemas apstākļiem, pilnīgi noteikti vienkāršākai priekšpiedziņa. Es teiktu, ka tas ir tāds prognozējamākais un vienkāršākais variants. Ar aizmugures piedziņu ir jāmāk braukt, un, kā es teicu par pilnpiedziņu, tad parasti pilnpiedziņai piemīt gan visas labās un visas sliktās, gan priekš, gan aizmugures piedziņas lietas. Līdz ar to es teiktu, ka pilnpiedziņas mašīnu kontrolēti
savākt kaut kādā aktīvākā braukšanā. Viss sarežģītākais, aizmugures piedziņa ir drusciņ vienkāršāk, bet arī nav viegli. Priekšpiedziņa ir tā, kas ir tāda, vairāk prognozējama, saprotama. Un attiecīgi tad tādam autovadītājiem iesācējiem visdrīzākais arī tāds labākais variants. Vai mūsu autovadītāja braukšanas prasmes kopumā uzlabojas? Tas, kas ir palicis labāk, ir savstarpējā kultūra vai savstarpējā pieklājība starp autovadītājiem. Tas gan ir uzlabojies, un tas priecē, jo tas mazina šīs konflikta situācijas. Bet kopumā tā māka braukt ar automobīļiem, es pat teiktu, ka diezko nav uzlabojusies. Viens no iemesliem varētu būt tāds, ka tās mašīnas paliek gudrākas.